grāvi pļaumašīnas, jeb mulčeri, sauciet viņus kā gribat. Pa lielam Ino modelīts ir MKS 225, MKS plus 225, jā, tas būtu jāzina. Šitās mums ir populārākās pļaumašīnas Latvijā, jūs varat ar viņām pļaut grāvi 65 grādu leņķī, pļaut dzīvžogu 90 grādu leņķī. Jūs varat pļaut uzreiz aiz traktoru vai izbīdīt blakus, ielaist grāvi. To visu jūs ar viņu varat darīt, tam viņam visai paredzēta. Divi veidi ar āmurīšiem, platais, tā kā nostīt mēs viņu saucam pa kaplīti, viņš tur visu sakapā, viņš arī gatavs jums sakapāt arī 2-3 cm diametrā krūmus, ja jums tādi grāvi ir. Vai nu nazīši, kas vairāk domāti zālei, kad jūs jau, ja jums ir jau visi grāvi izkopti un tikai jāpļauj ferjoslas, tad pa lielam šis ir labākais risinājums, ko jūs varat dabūt par saviem eiro. Modelis, kas ir MKS plus, ir 1,60 m, 1,90 m un 2,25 m, kuriem īstenībā pļaušanas platums ir 2,27 m, svars ir apmēram 800 kg, tad attiecīgi tās 3 tonnas traktors plusiņa vajadzētu. Un jā, tas ir MKS modelis. Ir arī platāks pļaumašīnas, nevis Cayenne, bet Caimans. Baigi labā. Viņai īstenībā tur daudz tādas opcijas var uzlikt. Tur uzlikt to saucamo šoku absorberu, kas jums mazina sitienus arī šai pļaumašīnai. Ja jūs aizķeraties aiz kaut kāda koka, viņai ir drošība, ka viņa aiziet atpakaļ un ar viņu nekas nenotiek, jūs rāmi nesalaužat, bet jūs vēl varat uzlikt tā kā nevis vibrācijas kompensātoru, bet pa lielam, ja jums kādi naži sāk nodilt vai viņi atsist pret akmeņiem, pļaumašīnas tas rullis bišķi sāk vibrēt, tad attiecīgi jums ir uz pļaumašīnas ir sensors, kas jums dod informāciju, kad ejiet, paskatieties, nesabojājiet savu centrālu rulli, uz kā stāv naži, jo pa lielam tā ir šīs pļaumašīnas sirds. Jā, ja vajag maziem platumiem, maziem traktoriņiem, arī tas Ino ir, jo īstenībā viņi ir profesionāļi tieši šādā tipa agregātu ražošanā un visāda zāliena kopšanā. Pa lielam, ja ir kaut kas īpaši prasiet, tur ir vesela grāmata, kas viņiem ir pieejams. Pēc saimniekiem, zemniekiem, šitas ir, teiksim tā, labākais risinājums, kas no viņiem šobrīd ir. Jā, tas Caimans būs attiecīgi cenā bišķi lielāks, bet šitas maksā, protams, ka tu zini, jāpiezvana, un tad tu zinās, cik viņš maksā.